Labdien! Mēs esam Patriot Duo. Es Ēriks. Es Artūrs. Bieži jūs mūs sastopat ēterā Entuziastu hokeja līgas komentārās spēles, un šodien mēs komentējam novembra top 24. E9 divīzija iemetiens notiek, un skatāmies šajā momentā, kāds ātrums tiek uzrauts no vietas. Vienkārši LNL spēlētājs no savas zonas apsteidz. Vienā elpas rāvienā arī aizsarg, un skatāmies, cik eleganti ieliek devītniekā. Skaisti vārti. Un šeit jau otrās vietas ieguvēja Patrioti 2 komanda. Metiens no zilās līnijas, vārtu priekšā jau mēģinājums pielabot metienu, kā šī situācijā redzam. Jau uz vārtu priekšu, bet nonāk pie spēlētāja aiz vārtiem, kurš dod uz otru malu, un tur jau spēlētājs vienkārši ripa raida vārtos. Skaisti. Mūsu vērtējumā top 1 E9 divīzijā ir Frozen komanda, kur notur līdz zilās līnijas skaisti notur un piespēl augsties vienam, otram garam, trešajam garam. Bams! Velc ārā! Un arī skaists kritiens pēc vārtu gūma. Tieši tā, šeit ļoti labi jau nostrādāja stūrī spēlētājs un perfekti piespēles nulles starp diviem. Skatāmies, opā, trešais netrāp, un tu vārdsargs arī nav labi šajās situācijās. Numur 1. 8 divīzijas 3. vieta Ķekavas komanda, kur spēlētājs iegūst uz zilās līnijas ripu, raujās uz vārtiem, dod uz vārtu priekšu, un tur jau ir partneris, kurš ripu raida vārtos. Tur arī pretinieks nebija traucētājs Ķekavas spēlētājiem ripu raidīt vārtos. Un top 2 vieta šajā divīzijā. Neviens cits kā Viking 2 komanda. Izcīna ripu, un šī piespēle jau bija filigrāna. Un ripa aizmūg, bet krītot iedod piespēli, un te ir mētiens jau tukšos vārtos. Nu, skaisti izspēle. Lūk, šī te piespēle guļot, dod, un te ir spēlētājs, kurš pārceļ pār vārdsargam. Skaisti vārti. Un 8 divīzijas 1. vieta Pagāni. Šeit jau ledusveču spēlētājs nobloķēja metienu, izraujās pret vārtiem, un vārtsargam ir pietiekami plata nūja, lai nosargātu vārtus. Jā, un tas ir neviens cits kā grandāts Pagānu vārtos, kurš fantastiski izvilka komandu. E7 divīzijā 3. vieta mūsu skatījumā ir Aizpavs komandai, kur lūk izcīnā pie borta ripu un Kaspar Vantaimeri. Skaisti piespēles pārnieku. Tur komandas kapteinis liek ripu neapstādinot, un lūdzu, skatāmies vēlreiz. Varēja mest, bet nē. Atrod partneri, un te ir tukši vārti. Velc ārā. 7 divīzijas 2. vieta Cargo Service. Tur jau viens iet uz zonā iekšā, 3 pagaida, bet turpinās saspēle, te jau piespēle ar kāju un ir vārtī. Redzams, ar kāju un slidu neraida vārtos, bet ir piespēle partnerim, kurš pēc tam ripu ieliek vārtos. Skaists moments. Un E7 divīzijas 1. vietā mūsu skatījumā ir komanda Mežoņi. Lūk, kur no zilās līnijas savus dabūja ripu, ieiet zonā pa kreiso malu, apspēlē vienu, apspēlē otru un backhandiņā ieliek tujā devītniekā. Bet kas par svinībām, nav žēl savas nūjas meto zemē un triecās pats bortā. Jā, un te mēs vēlreiz atkārtojam, dāmas un kungi, redzam, nu skaisti filigrāni un bams ir. Un tikpat skaists kā vārtu gūms, tā arī ir svinības. Jā, redzam nūju pret zemi, cimds pa gaisu arī un pats lecam bortā ar pleciņu. Jā, svinēt arī jāmāk. Tieši tā. E6 divīzijas 3. vieta. U40 komanda pret Priedaini. Šeit jau Priedaini cīnās aiz vārtiem. Iegūs laukuma stūrī ripu, aizlido aiz U40 vārtiem, dod uz vārtu priekšu un metiens pa vārtiem, bet U40 vārtsargs ripu tver savā tvērai cimdā. Šeit atkārtojumā varam redzēt, kā izcīna Priedaini spēlētājs. Tur jau ir vārds priekšā atstāts viens pats, otrs partneris. Saņem ripu, izpild metienu, bet vārtsargs ir nepārspējams. 2. vietā Mamutu komanda. Skatāmies, kā ieiet zonā pa labo un nomāna, cik skaisti nomāna un ieliek devītniekā pudeli pa gaisu. Nu, ļoti skaists vārtu guvums. Vēlreiz atkārtojam, cik skaisti nomāna spēlētāju, uzliek uz labo, uz ērto un ieliek tieši pa pudeli. Cerams, ka pudeli vesela.
P6 divīzijas pirmā vieta L&L komanda pret Tukuma brāļiem 2 komandu. Šeit jau, kā saka, redzējām tiešraidē klātienē, bet skaists moments, kur neredzot savu partneri dod piespēli vārtu priekšā un ripu liek vārtos. Filigrāni, skaisti. E5 divīzijā, 3. vietā. Redzam, kā ieiet spēlētājs pa kreiso pusi, apspēlēt skaisti spēlētāji, un jau vārtsargs noticēja, kad ies uz labo pusi, bet spēlētājs numur 96 pavelk, izmāna un ieliek pāri vārtsargu plecam. Pudeli pa gaisu, skaisti vārti. E5 divīzijas 2. vieta Stīvija. Tur jau kritienā spēlētājs raida piespēli partnerim vārtu priekšā, un partneris ripu liek vārtos. Šeit skaisti kritiens, ripu tomēr pieskarās, nonāk ripa līdz otram partnerim un ripa ir vārtos. E5 divīzijas top 1. Skatāmies, kā spēlētājs notur ripu zilās līnijas, nomāna vienreiz, otrais, kāju piespēlē sev uz priekšu un ieliek tālajā stūrī. Ļoti skaisti nospēlēja. Skaistākais šī momentā, manuprāt, ir tā piespēle sev ar kāju, jo tādā veidā saglabāja sev ripu, devās tālāk uz vārtiem un atrada arī ceļu ripai vārtos. Maliči, top 1. E4 divīzijas 3. vieta PTA komanda. Spēlētājs no zilās līnijas izraujās vārtu priekšā starp 2 pilsētas leģendu spēlētājiem, nomāna vārtsargu, pārliek uz nērto un raida ripu vārtos. Skaisti vārti. E4 2. vietā Pavbet komanda. Pie sarkanās līnijas dabona ripu izraujās 1 pret 1 vārtsargu, nomāna Tukuma brāļu vārtsargus un pārliek pāri plecam. Ļoti skaisti filigrāni un, teiksim tādi, ļoti meistarīgi. Tur trāpīt ir jāprot, un te vīri prot. Un 1. vieta Tukuma brāļi savās mājās Tukumā. Izraujās uz vārtiem, saņem piespēli no vārtsarga laukuma stūrī, tālāk jau piespēli uz priekšu. Un šeit jau daudz piespēli savā starpā un ripa ir vārtos. Jā, arī šo spēli mēs bijām ar tevi klātienē. Tur klātienē atceros kā šodien. Sprāga tribīns, jo ļoti skaisti. Šeit jau 1. piespēle. Te jau bija iespēja mest atstāju. Šeit jāmet, it kā jāmet. Nē, atstāja vēl un nomāna vienkārši ķisni. Mēs esam jau E2-3 divīzijā, un te Ogres ledus brāļi izraujās 1-1 un skaisti ieliek gamakā starp kājām. Labs ātrums, laba nulles tehnika, un te skatāmies piespēli. Neizdodas noturēt uzreiz aizsargam ripu pie zilās līnijas, un Ogres ledus brāļu uzbrucējs jau dodās mana. Skaisti vārtsargs nomanīts. Gol! 2. vietā komanda Ice Wolf saspēlēs viduszonā, māju kustība, iet jau uzbrukums zonā, piespēle tālāk un jau pieliek nulli vārtu priekšā, krītot un ripa ir vārtos. Redzam atkārtojumu māju kustību uz zilās līnijas, tālāk jau partneris gaida piespēli gar zilo līniju, tā arī notiek, iedot piespēli un pats steidzās vārtu priekšā, kur patraucējot jau viņš pieskarās ripai un ripa lido vārtos, pēc tam pats krītot vēl svinībās, ieskrien arī bortā. Un 1. vietā hokeja klubs Taurus. Skatāmies, Kaspar Vantaimeri un Kaspar Seivu. Ļoti labi iespiesta zonā, un te ir perfekta piespēle. Un te ir Vantaimers un vārtsargs vienkārši monstrs. Viņš nospēlē perfekti un izvelk komandu. Un jau augstākā divīzija Erste Elite, kur Garkalnes Patriotu spēlētājs izraujās 1 pret vārtiem un gūst vārtus. Te jau atkārtojumam redzam nolasā skaista diagonāla piespēle uz priekšu, tā nonāk līdz spēlēm. Tur jau mēģināja gaisā pārtvert piespēli, bet tas neizdevās. Un šeit jau 1 pret vārtsargu nomaina uz nepareizo un tad ar nērto ieliek vārtus. Jā, dāmas un kungi, un 2. vietā ir pašreizie līderi Wolf komanda vairākuma izspēlē. Ļoti skaists saspēle šeit uz vidu atstāts viens metiens, Vantaimerīts uzreiz un ir vārti. Un kas pa svinībām mēs redzam arī papeldu uz ledus nedaudz. Iemēģina jau pavasari. Lūk, vēlreiz. Piespēle eleganta un mētiens skaists Vantaimers.
pirmās vietas ieguvēji Trīmen Traktors. Lai gan viņiem varbūt sezona neiet tā, kā gribētos un nav sākums, bet viņi iekļūst topā un saņem pirmās vietas apbalvojumu par skaistu vārtu gūmu pret komandu Tervets Backshots. Šeit jau saspēlējās un dod uz nērtu uz otru pusi. Un partners pieliek nūju un gūsta vārtus. Ļoti skaists epizode, ļoti skaista epizode. Apsveicam numur 1!